mēs ejam pāri lidlaukam. Mēs ejam pāri Pilis lidlaukam uz Imantu. Lai tiktu uz Gibraltāru, mums bija jātiek no Spānijas pāri lidlaukam. Lejā ar vistas. Šodien mēs atbraucam uz Gibraltāru. Es kaut kā aktivizēju. Es maksāju 8,99 par 100 megabaitiem. Jo Gibraltārā ir cits tarifs. Ok, mēs tikko arī sapratām to, ka mums nav internets šeit. Jo mēs tehniski atrodamies Anglijā. Un mēs kaut kā nepadomājam par to. Bet, nu, 100, cik jūs teica, 8 eiro par 100 megabaitiem. Mums šodien nav internets. Es izdomāju būt old fashion un es nopirku karti par 1 eiro. Viņa ir tā kā milzīga. Tagad mums ir brīvais laiks un tagad mēs laikam iesim shoppingā. Tur ir ļoti daudz cilvēku. Šeit ir ļoti interesanti, jo te ir gan angļu valodā, gan spāņu valodā, bet šis zīmes ir angļu valodā un tā kā te ir interesanti. Mēs secinājām, ka šī vieta ir ļoti dīvaina. Pirmkārt, jo cilvēki šeit ir tā kā savādāki nekā Spānijā. Spānijā. Viņi ir tā kā nedaudz nejauki, bet viņi nav tik runīgi varbūt. Un nav šeit viņi vienkārši runā kaut kādās tā kā spāņu un ingļu. Es tā kā gribu teikt inglēs, bet es jau pats sāku runāt spanglish. Jā, es nezinu. Ļoti, ļoti interesanti vieta. Vienkārši pa ielu. Paskatās kāds skats. Wow! Un tur ir būtiņi. Šis ir diezgan crazy. Mēs laikam fočēsimies šeit. No kura gada ir šitais te būsiks? Nekas te tādu 500 un mēs sēžam vienā no viņiem. Tev taču patīk vintage automašīnas, vai ne? Ja es pēc ļoti lielām šaubām šis vāģis tomēr pieleca un mēs kustamies. Ar mūsu raidu. Mēs tagad piestājām pie paša gala. Šeit ļoti smaržo pēc jūras, man liekas. Te smaržo kā mājas. Smaržo ļoti svaigi. Un te ir diezgan mēs. Mēs varam redzēt Āfriku. Tuliņi. Redzat to tur? To pauguru? Tā ir Āfrika. Te mana karte ar Gibraltāru un mēs esam te. Okay, mēs esam atraduši mūsu pirmos eksponātus, viņam blūzas vasārā. Okay, mēs tagad piestājām iekšā tajās alās, tur ir alus sistēma iekšā. Un šeit ir, oh my god, tur stalagmīti.
Gaid, jūs redzat atšķirību starp šito un starp to? Ejam apakaļ uz robežu. Pēc ļoti grūta un gara ceļojuma cauri robežai un 5 minūtes ar kājām mēs esam atpakaļ Spānijā.